Kā tad būs ar izslavēto dziesmu un deju svētku atbalsošanos? Tauriņziežu violīti droši vien to nezina, bet tas lielā mērā ir atkarīgs no pašiem svētku dalībniekiem. Lai balsis skanētu, lai deju soļi būtu raiti un lai pūšamie instrumenti vizētu kā sidraba birs, dalībniekiem jāzina arī dažas praktiskas lietas. Un pati galvenā no tām ir katra dalībnieka identifikācijas karte. Tātad šis ir pats svarīgākais dokuments dziesmu svētku laikā. To glabājiet rūpīgi, un šo te dokumentu dziesmu svētku dalībnieki saņems pie saviem novadu koordinatoriem un savukārt brīvprātīgie palīgi svētku laikā pie brīvprātīgo koordinatoriem. Šī te identifikācijas karte kalpos kā dokuments, lai saņemtu arī dažādus bonusus, kas paredzēti dziesmu svētku dalībniekiem. Sākot ar ievērojamām atlaidēm šeit, brīnišķīgajā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā, un beidzot ar brīvbiļetēm braukšanai Rīgas sabiedriskajā transportā. Ja nu gadās, ka identifikācijas karte pazūd, vai tu atrodi kādu identifikācijas karti, vai atrodi jebko citu, kas varētu būt svarīgs dziesmu svētku dalībniekam, droši vērsies tuvākajā dziesmu svētku informācijas centrā. Ar to, kur dziesmu svētku informācijas centra atradīsies, tu vari iepazīties oficiālajā mājaslapā dziesmusvētki.tv. Starp citu, dziesmu svētku informācijas centri nedarbosies augu diennakti, bet gan līdz brīdim, kamēr saule riet. Savukārt visu diennakti dalībnieku rīcībā būs speciālais informatīvais tālrunis 2560 6699. Ekrānā arī tagad tu šo tālruni redzi. Un, protams, tev palīdzēs arī dziesmu svētku oficiālais sadarbības partneris un draugs uzziņu dienests 1188. Arī tur tu droši var vērsties un tev palīdzēs. Savukārt, katrs dziesmu svētku dalībnieks saņem šādu te brīnišķīgu lina maisiņu, kurā iekšā būs dažādi labumi, dažādi bonusi, sākot ar kuponu bezmaksas saldējumu saņemšanai un beidzot ar laikraksta diena speciālo izdevumu Kultūras diena, kas būs veltīts dziesmu svētkiem, un šajā te pielikumā būs arī visa nepieciešamā informācija, kas vajadzīga dziesmu svētku dalībniekiem. Bet nu gan tagad par visu pēc kārtas. Protams, mīļie skatītāji, jūs esat pieraduši, ka dziesmu svētku televīzijas raidījumos parasti mēs lecam, skrienam, ģīpstam un ceļamies atkal augšā. Šajā raidījumā viss būs mazliet mierīgāk, bet nu tomēr praktiskie noteikumi vislabāk izskan tad, ja tos pasniedz sēdot uz skaista soliņa botāniskajā dārzā. Ja? Manās rokās ir dziesmu svētku dalībniekiem sagatavotais oficiālais informatīvais ziņojums par dažādām iespējām un bonusiem, kas svētku dalībniekus sagaida. Vispirms par identifikācijas kartēm. Tātad identifikācijas kartes jūs saņemsiet pie savu novadu koordinatoriem. Savukārt brīvprātīgie cilvēki, kur dziesmu svētku laikā palīdzēs svētkiem notikt, saņems pie brīvprātīgo koordinatoriem. Starp citu ir 8 veidu krāsas. Nu, kad savējo saņemsiet, tad redzēsiet, kādā krāsā jūs esat ieskaitīts. Bet nu par to patīkamāko, par bonusiem. Ar dziesmu svētku identifikācijas kartēm jūs bez maksas varēsiet apmeklēt svētku noslēgumu koncertu Līgo, Tautas lietišķās mākslas izstādi Dziesma top citādi Rīgas mākslas telpā. Savukārt pavelti varēsiet tikt iekšā arī pasākumos Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā svētku nedēļas laikā, Sajieta nama pasākumos Ķīpselā un apmeklēt Latvijas Universitātes botāniskā dārza puķu balli ar īpašām atlaidēm. Un, protams, vēl daudz dažādu citu iespēju, par kurām gan skatieties dziesmu svētku oficiālajā mājaslapā dziesmusvētki.tv. Nu, savukārt tiem, kuriem varbūt pie sirds iet kaut kas tāds jastrāks un azartiskāks nekā mūsu latviešu mentalitāte standartā to pieļauj, droši ar šo karti variet doties uz Fórumu Cinemā, tātad Kino Citadeli, jūs varēsiet apmeklēt seansus ar atlaidēm. Bet, lai neviens nekavētu mēģinājumu, sarunājam tā. Tātad, par botāniskā dārza puķu balli. Tā notiks no 4. līdz 7. jūlijam un pulcinās kopā visus dabas, ziedu un dārzu mīļotājus, lai priecātos par augu bagātību un ziedēšanas krāšņumu pašā Rīgas zaļajā sirdī. Tātad Latvijas Universitātes puķu balles ietvaros visi dalībnieki pasākumos botāniskajā dārzā būs spiesti
samaksā tikai 1 latu. Tātad par latu jūs varēsiet atnākt uz puķu bāli. Un kas interesanti, puķu bāles ietvaros, jūs varēsiet arī sagatavot brīnišķīgus vainagus gan gājienam, gan noslēgumu koncertam, pušķus un visu pārējo. Ja jūsu kolektīvs ir nolēms to darīt un izveidot tādu vienotu un skaistu puķu ansambli sev uz galvas vai rokās, vēlams būtu iepriekš pieteikties rakstot e-pastu uz botaniskais.dars@lu.lv. Nu, sīkāk arī skatieties botānikas, bet tad ritvaini azīt botāniskā dārza mājas lapā botanika.lu.lv. Nu, latvietis jau nebūtu latvietis, ja mājās no kāda brīnišķīga pasākuma, arī tāda, kāda ir dziesmu svētki, neatvestu mājās suvenīrus. Nu, ņemiet vērā, ka dažādie suvenīri, tur ir gan pirts dvieļi ar dziesmu svētku simboliku, kurus var izveidot arī par tautiskiem svārkiem beigās, cepuri, krūze, redz, kas tik te nav, nozīmīti, viss kaut kas. Uzrādot identifikācijas karti svētku norises vietās, dalībnieki varēs iegādāties ar 10% atlaidi. Bet, lai līdz svētkiem tiktu pilsētu vizinātos, protams, ka būs jāizmanto Rīgas pilsētas sabiedriskais transports, un te nu gan klausieties vērīgi. Tātad Rīgas satiksme izgatavos speciālus un īpašus e-talonus, kuri nodrošinās bezmaksas pārvietošanos Rīgas sabiedriskajā transportā no 29. jūnija līdz 8. jūlijam. Šie taloni būs īpaši atzīmēti un nebūs derīgi bez identifikācijas kartes, tā kā ar īpašo Rīgas satiksmes e-talonu dodoties naktsnīgajā vai dienas braucienā pa Rīgu, noteikti līdz ņemiet arī identifikācijas karti, jo kontrolieri ir nepielūdzami. To atcerieties. Kas vēl svarīgi par braukšanas taloniem, ka nozaudēšanas gadījumā e-talonu atjaunot nevarēs. Tā kā esiet rūpīgi ar visiem saviem papīriem, aciņiem un pārējām lietām. 3. punkts. Ko darīt, ja karte vai arī kādas jūsu mantas pazūd? Tātad identifikācijas kartes atrašanas vai nozaudēšanas gadījumā ir jāvēršas tuvākajā dziesmu svētku informācijas centrā. Par informācijas centriem mēs arī pavisam drīz parunāsim. Un informācija par atrastajām un pazaudētajām lietām būs pieejama arī elektroniski dziesmu svētku oficiālajā mājaslapā dziesmusvētki.tv vai Twitterī, Facebookā un draugiem. Protams, meklējiet šajos sociālajos portālos dziesmu svētku kontu un tur jūs visu informāciju atradīsim. Par velosipēdiem. Ir jau gana daudz cilvēku, kuri uz svētkiem nebrauks varbūt ar autobusiem, ir sevišķi rīdzinieki, bet pārvietosies ar velosipēdiem. Un pirmo reizi dziesmu svētku noslēgumu koncertu un tā ģenerāla mēģinājuma laikā 6. un 7. jūlijā Meža parkā būs iespēja novietot velosipēdus apsargātā velo stāvvietā. Tas gan nebūs gluži par velti, bet dziesmu svētku mājaslapā jūs atradīsiet arī cenrādi. Tajā stāvvietā būs vieta 2000 velosipēdiem. Nu, un velo novietne, tā lai mazliet orientētos, atradīsies Zaļajā teātrī. Nu, dziesmu svētku organizatori aicina būt gudriem un pārvietoties pa pilsētu ar velosipēdiem vai izmantot sabiedrisko transportu, jo pats par sevi saprotams, ka svētku laikā būs satiksmes ierobežojumi galvenajās svētku norises vietās. Tas ir ap Vecrīgu, pie Daugavas stadiona, Meža parkā un, protams, gājiena laikā 7. jūlijā arī Rīgas centrā un konkrēti Brīvības ielas rajonā no Brīvības pieminekļa līdz pat Dailes teātrim. Par autobusiem, lauku kolektīviem, protams, autobusi ir viena no skaistākajām rotām dziesmu svētku laikā, skaisti izdekorēti. Autobusiem nevajag satraukties, autobusu šoferis saņems visu informāciju par to, kur un kā novietot autobusu svētku laikā, iespējami tuvāk savām skolām un iespējami tuvāk svētku norises vietām. Gaidiet, jūs saņemsiet visu informāciju. Par ēdināšanu mēs jau atceramies slaveno raidījumu par Rīgas 80. vidusskolu. Anna Pavlova noteikti jau šobrīd gatavo jau svētku uzkodus pēc vienotās ēdienkartes. Tātad ēdināšana būs gan rīdziniekiem, dalībniekiem, gan arī dalībniekiem no citām Latvijas pilsētām. Par to nebaidieties, viss notiks tā, kā tam ir jānotiek. Badā jūs nepaliksiet. Par telefoniem, informatīvajiem dienestiem un citām izziņu iespējām dziesmu svētku laikā.
Atcerieties, ierakstiet, varbūt kaut šīs kartes, tas ir uzrakstīts. Jā, šai kartei otrā pusē arī ir oficiālā Dziesmu svētku mājaslapa internetā dziesmusvētki.tv. Tas būs jūsu oficiālais ceļvedis visu nedēļu Dziesmu svētku laikā. Ja ko nesaprotiet, droši ejiet skatieties, tur būs visa pieejamā informācija. Aktuālāko informāciju par norisēm jaunumiem meklējiet sociālajos kā viņi saucās, meklējiet sociālajos portālos, tātad Twitterī, Dziesmu svētku kontu meklējiet, tāpat arī Facebookā un draugiem.lv. To, ja jūs esat šo te sociālo tīklu lietotāji, noteikti ziniet, kā to visu atrast un kā sekot. Un visu svētku nedēļu darbosies svētku rīkotāju diennakts informatīvais tālrunis. Atkārtošu vēlreiz to numuru, ja nu raidījuma sākumā nepaspējāt pierakstīt 256 06699. Un tāpat informāciju var jautāt arī mūsu informatīvajam sadarbības partnerim 1188. Piemēram, par transporta kustību vai orientēšanos Rīgā. Nu, gadās nakti aizmaldīties līdz Bolderājai. Nekas! 1188 meitenes un puiši atvedīs jūs atpakaļ uz centru, ka nu tikai. Nu, un ko nu mēs varētu vēl atgādināt? Mēs varētu atgādināt, ka tie kolektīvi, kuri varbūt nav vēl iedziedājuši savu svētku logo, jo, kā zinām, šogad uz Dziesmu un Deju svētkiem katrs var iedziedāt savu logotipu, droši dodieties dziesmusvētki.tv mājaslapā un vēl to izdariet. Logo var noseivot, pēc tam izdrukāt, ietetovēt vai kā citādi atstāt pa piemiņu līdz pat mūža galam. Dalībnieku rokas grāmatas punkts numur 8 uzgavilē.lv. Droši vien, ka ne visi tīkotāji uz Dziesmu svētkiem saņems tādu iespēju svētkos piedalīties. Ir jau arī mājās palicēji, un tiem nu nemaz nevajadzētu skumt, jo saviem draugiem, radiem, kaimiņiem un visiem pārējiem, kuri piedalās Dziesmu svētkos, jūs varat nosūtīt savu īpašo speciālo sveicienu, izmantojot uzgavilē.lv mājaslapu. Tātad jūs konkrētam kolektīvam šajā mājaslapā varat nodot konkrētu sveicienu un Dziesmu svētku gājienu laikā, kas noritēs 7. jūlijā no rīta puses. Tieši tajā brīdī kolektīvs ies garām galvenajām tribīnēm, uz ekrāniem parādīsies jūsu sūtītais sveiciens un kolektīvs uz Brīvības ielas sajutīsies vēl brašāk nekā tas justos bez jūsu sveiciena. Tā kā droši izmantojiet to un pasveiciniet savus mīļos. Tāpat ikvienam svētku laikā būs iespēja aplūkot arī sidraba birzi, īpašo mākslas darbu, kas Brīvības un Elizabetes ielas stūrī būs jau no 17. jūnija. Ja nu gadījumā esi iekāris savu sidrabu lapiņu šajā birzī, tad noteikti dodies un apskaties, kā tā izskatās dzīvē un dabā. Par informācijas centriem jau sākumā minējām. Dziesmu svētku informācijas centri atradīsies Esplanādē, Rīga 2014 teltī, Ķīpseles hallē, Vērmanis dārzā, Doma laukumā, Daugavas stadionā un Meža parkā. Dziesmu svētku informācijas centra konkrētos darba laikus atradīsiet tāpat arī, kā daudz citu informāciju, dziesmusvētki.tv, bet nu tā rupji sakot, no pat rīta agruma līdz pēdējiem saules stariem šie informācijas centri strādās un būs jūsu rīcībā. 10. punkts. Saldējums. Zeltenais, piemēram. Tātad katrā maisiņā, šajā te dalībnieku maisiņā, iekšā būs kupons, kuru Daugavas stadionā un Meža parkā īpašos punktos varēs apmainīt pret populārāko dziesmu svētku ēdienu. Vienā no raidījumiem mēs noskaidrojām, ka vispopulārākais ēdiens dziesmu svētku laikā ir saldējums. Tātad katram dalībniekam viens saldējums klasika, garantēts kupons maisā, samaini un ēd laimīgs. Lai svētki patiešām izdotos skaisti un brīnišķīgi, derētu atcerēties seno patiesību, kas sargā pats sevi, un tad arī Dievs tevi sargās. Un tādēļ no dziesmu svētku organizatoriem Latvijas Nacionālā kultūras centra tāds mazs ceļa vārds veiksmīgai svētku norisei. Neēdiet nemazgātus augļus svētku laikā, jo tajos var visādas baktērijas saviesties. Tad vēl
Turiet par rokai pudeli ūdens, jo cilvēkam dienas laikā vajadzētu izdzert līdz pat 3 litriem ūdens, un svētku laikā slodze liela, tā kā ūdens pudeli turiet pie sevis. Atcerieties, ka alkohols nevairos svētku prieku. To pasakiet arī savam kaimiņam un blakus stāvētājam. Tad vēl ļaudīm, kuri lieto medikamentus, vajadzētu atcerēties, ka svētku laikā uz pasākumiem līdzi vajadzētu paņemt kādu rezervīti, jo grūti jau pateikt, cikos jūs tiksiet bāzes vietā, lai atkal saņemtu kārtējo medikamentu devu. Ja nu ēdat dažādas desu maizes vai uzkodus, kurām būtu jāglabājās leduskapī, tad arī skatieties, lai pārdevēji jums tās piešķir no augstuma vitrīnām. Un visbeidzot, Latvijas Nacionālais kultūras centrs secina, ka karstā laikā labāk neizvēlēties piena produktus un salātus. Bet, ja sajūtat sevi kā slikti vai jūtat, ka jums patiesi ir nepieciešama palīdzība, tad zvaniet glābšanas dienestam 112, bet bez vajadzības jau gan nevajadzētu mūsu krietnos vīrus trenkāt šurpu turpu. To izmantojiet tikai tad, ja patiešām vajadzīga palīdzība. Nu ko, lai jums labi svētki, mīļie! Tiekamies dziesmu svētkos! Ar dvieli ap vidu!